šīs prezentācijas tēma ir nākotnes enerģija, un tad es centīšos vai nu jūs pārliecināt, vai nostiprināt jūsu zināšanas, kam vajadzētu būt šai nākotnes enerģijai. Un īsumā par mani, kāpēc es varētu būt tiesīgs šādu prezentāciju sniegt. Es daudzas vasaras strādāju lauksaimniecībā, un tas man iemācīja nepatiku pret atkarību no laika apstākļiem. Un vairākus gadus strādāju arī par elektriskā iecirkņa vadītāju Ķeguma Hesā. Tā kā man būtu jāzina aptuveni, kā rodas elektrība un kā varētu iet visa zemes elektrifikācija. Šobrīd es strādāju par programmētāju Netcracker Latvijā, un līdz ar to tiešā veidā ar enerģētikas nozari es neesmu saistīts, un tāpēc es drīkstu pateikt to, ko domāju, nevis to, ko vajag. Un viena no svarīgākām lietām, ar ko mēs atšķiramies no pārējiem dzīvniekiem uz zemes un augiem, ir tas, ka mēs labiekārtojam savus mitekļus, un mēs labiekārtojam savus mitekļus izmantojot dažādas tehnoloģijas. Un tāds futūrists un tehnokrāts kā Džeks Fresko savulaik teica, ka par mūsu labklājību mums jāpateicas ne reliģijai, ne politikai, bet tikai un vienīgi tehnoloģijām. Un iepriekšējos 100-200 gadus, kad mēs baudījām intensīvas industriālās revolūcijas augļus, zinātniskās fantastikas rakstnieki un futūristi pagājušā gadsimta 70. gados paredzēja, ka mums jau ap 2000. gadu būs mēnesis bāze un lidojošas automašīnas. Bet tagad ir jau 2024. gads, un diemžēl mums nav neviena ne otra. Un kur varētu būt problēma? Problēma ir tā, ka viens savulaik slavens matemātiķis un matemātikas popularizētājs Alberts Barlets teica, ka cilvēku rases galvenais trūkums ir nespēja saprast eksponenciālo funkciju. Un tie, kas nesaprot eksponenciālo funkciju, to var arī aprakstīt kā ģeometrisko progresiju. Un kas tad tas ir? Tas ir nepārtraukts daļas vai procentu pieaugums pie jau esošā pieauguma. Piemēram, inflācija ir eksponenciāls pieaugums, jo mēs inflāciju vienmēr rēķinam kā procentus klāt pie esošās. Un, piemēram, ja mums inflācija 5% gadā, tad pēc 14 gadiem viss paliek divreiz dārgāks. Un līdzīgi, ja kaut kas cits pieaug, kā kaut kāda daļa vai procents no esošā, arī šis pieaugums ir varbūt lēns, bet laika gaitā viņš kļūst ārprātīgi strauji. Un kas mums savulaik radīja šādu tehno-optimismu, ka mēs varētu būt jau ar Mēnesis un Marsa bāzēm un tam līdzīgi, ir divas lietas. Pirmkārt, piemēram, mūsu ne pat vecāki, bet vecvecāki piedzīvoja milzīgu strauju industriālo revolūciju. Mana vecmamma piedzīvoja pārvietošanās līdzekļu maiņu no zirgiem uz automašīnām, uz lieliem kuģiem, uz lidmašīnām, un viņi piedzīvoja arī kosmisko kuģu palaišanu ap Zemi. Un tad, kad viena cilvēka mūža laikā notiek tik radikālas izmaiņas, tad, protams, gribot vai negribot, var domāt, ka šāda milzīga izaugsme varētu turpināties vēl tālu uz priekšu. Un šobrīd mums ir ne tik daudz industriālā revolūcija, cik informācijas revolūcija, un mums datu apstrāde un datorizācija šobrīd vēl joprojām piedzīvo šo milzīgo pieaugumu, un mums ir vispasaules tīmeklis, mums ir dažādas tīmekļa vietnes kā Google, Facebook, Instagram, YouTube, mums ir globālā pozicionēšanas sistēma, mums ir telefoni, kuri daudz jaudīgāki nekā dažus desmitus gadus atpakaļ dārgi lieldatori, kurus izmantoja kodolbumbu aprēķināšanai un cilvēku sūtīšanai uz Mēnesi. Tagad mums ir jauns buzords, tā saucamais mākslīgais intelekts, kas patiesībā ir neironu tīkli, kas prot dažas no intelekta uzvedības izpausmēm atdarināt diezgan labi, piemēram, radīt dažādus tekstus, attēlus, skaņas, video un tam līdzīgi. Un kāpēc mums ir vēl joprojām šāda diezgan strauja informācijas apstrādes izaugsme, ir tas, ka saistībā ar informācijas apstrādi mēs vēl neesam sasnieguši stingrus limitus, jo stingrs limits ir tā saucamais Landauera limits, kas pasaka,
cik daudz vai pareizāk sakot maz enerģijas ir nepieciešams, lai varētu apstrādāt vienu bitu informācijas. Tas ir atkarīgs no temperatūras, bet svarīgi ir tas, ka kaut kādā istabas temperatūrā, 25 grādi pēc Celsija, šīs teorētiskais limits ir 1 zeptojots uz bitu, vai pārvēršot to nedaudz saprotamākās vienībās teorētiski, mēs varētu 1 terabitu sekundē apstrādāt, tērējot tikai 3 nanovatus. Ne milivatus, bet nanovatus, kas ir vēl 1000 reizes mazāk. Tātad līdz šim teorētiskam limitam mums vēl ir gana tālu, un tāpēc tur, vismaz teorētiski kaut kāda izaugsme varētu būt. Un tāpēc ap 2000. gadu, bišķiņ pirms tam, Reis Karsvelts kļuva populārs tādu grāmatu, kas saucās Singularity is Near, šī tehnoloģiskā singularitāte, ka informācijas apstrādes tehnoloģijas attīstās tik strauji, kad vēl mūsu dzīves laikā jebkurš dators būs daudz gudrāks un spējīgāks par cilvēku, un kad šī tehnoloģiskā izaugsme attīstīsies tik strauji, kad vienkārši būs neiedomājami īsā laikā neiedomājami lielas pārvērtības. Un daļēji pamatojums tas bija ar tādu novērojumu, ko savulaik ieviesa Intel inženieris Gordons Mūrs, ir tas, ka tranzistoru skaits lielajās integrālajās mikroshēmās, viens no lielo integrālo mikroshēmu paraugiem ir datoru procesori, dubultojās katrus 18 mēnešus, pusotra gada laikā. Arī tas patiesībā ir palicis lēnāks. Sākotnēji tas dubultojās katru gadu, pēc tam diezgan ilgi pusotra gada laikā, un tagad tas dubultojas 2 gadu laikā. Diemžēl jau pēdējos 20 gadus ir tā, ka tranzistoru skaita palielināšanās procesoros nebūtu nenozīmē tikpat lielu datoru ātrdarbības palielināšanos, un līdz ar to pat šī lieta mums jau sāk nedaudz bremzēties. Svarīgi saprast to, ka ar šādu eksponenciālu pieaugumu kaut kas notiek tikai īsu brīdi. Piemēram, tajā brīdī, kad spermatozīts apaugļo olšūnu, viņš kādu laiku pieaug eksponenciāli. Viena šūna sadalās 2, pēc tam 4, pēc tam 8, 16 un tā tālāk. Un ja cilvēku iznēšanās periods būtu nevis 9 mēneši, bet pusotrs gads tādā pašā tempā, tad cilvēks izaugtu lielāks nekā visa zemeslode. Un tā, protams, nenotiek, jo cilvēku šūnas nevairojas eksponenciāli visu laiku, jo šī eksponenciālā daudzkāršā pieaugums ir īslaicīgs fenomens, parasti tas ir kaut kā sākumā. Un mums jau ir beidzies šis kaut kā sākums industriālajai revolūcijai, un mēs tuvojamies arī kaut kā sākuma beigām šajā informācijas revolūcijā. Un līdz ar to pat šī bitu apstrāde mums vairs neattīstās tik strauji, kā tas bija pirms gadiem 20, 40, bet ar atomiem ir vēl bēdīgāk, jo viens no zinātniekiem atgādināja, ka biti ir viegli, atomi ir smagi. Ja arī bitu apstrādi mēs varam vēl diezgan pamatīgi efektivizēt un apstrādes tempus kāpināt, tad atomu apstrādei, piemēram, lai pārvietotu savus rumpļus no vienas vietas uz citu, mums vēl ar vienu vajag tieši tikpat daudz enerģijas, cik tas bija vajadzīgs pirms 100, 200 un 10 000 gadiem, jo tur nekas nav mainījies. Protams, var iet citā virzienā, par ko ir viena zinātniskās fantastikas filma, kur cilvēki padara sevi 10 reizes mazākus, lai tāds pats dzīvesveids viņiem prasītu 10 reizes mazāk resursu, bet pagaidām mēs šajā virzienā neejam. Cilvēku auguma garums patiesībā visā pasaulē nedaudz pieaug, nevis samazinās. Un līdz ar to atomu apstrādē mēs jau esam pie limitiem. Piemēram, iepriekšējos pārsimt gadus, kad attīstījās ASV industrija, viņu enerģijas patēriņš pieauga šajā eksponenciālajā formā. Tad šeit gadi ir lineāra skala, bet enerģijas patēriņš ir saspiesta skala arvien vairāk uz augšu. Pēc katra šī krikšķa viena iedaļa nozīmē 10 reizes vairāk nekā iepriekšējā iedaļa. Un ja mēs šo saspiesto skalu iztaisnotu, tad tas, kas šeit ir taisns, protams, būtu tāda eksponenciāla līkne, kas beigās iet milzīgi strauji uz augšu. Un varat redzēt, ka pēdējos 40 gadus
šī izaugsme vairs nav eksponenciāla. Protams, nevar enerģijas patēriņš pieaugt eksponenciāli, jo, ja tā turpinātos, kā ASV attīstījās iepriekšējos 200 gadus, tad apmēram pēc 500 gadiem mums būtu jāpatērē visa enerģija, kas ir pieejama uz Zemes, ūdenī, gaisā, uz sauszemes, pēc tam vēl pēc apmēram 1000 gadiem visa enerģija, kas pieejama no Saules, un vēl pēc apmēram 1000 gadiem visa enerģija, kas pieejama mūsu galaktikā. Protams, ka tas tā nevar notikt kaut vai tāpēc vien, kad jebkurš enerģijas patēriņš agri vai vēl aiziet siltumā un lietas vienkārši uzsilst. Un daudz ātrāk mēs panāktu tādu brīdi, ka vienkārši no šiem enerģijas zudumiem mums Zeme būtu tik karsta, ka tur pa priekšu vārītos ūdens, pēc tam sadegtu papīrs un pēc tam izkustu dzels. Un mēs nevaram šo patēriņu nepārtraukti pieaudzēt, un kaut kādus limitus mēs jau esam sasnieguši. Un otra lieta, kas ir svarīga, ka ļoti bieži mūsdienās, piemēram, ziņās, runā par kaut ko tādu kā enerģijas ražošana. Teiksim, mēs varam ražot elektrību, bet mēs nevaram ražot enerģiju. Jo es ceru, ka jūs no pamatskolas laikiem atceraties, kad fizikā mācīja kaut ko tādu kā vielas un enerģijas nezūdamības likumi. Viela un enerģija ne no kā nerodās un nekur nepazūd. Viņi tikai konkrēti par enerģiju no koncentrētākas un vieglāk izmantojams enerģijas pamazām pāriet izkliedētā un grūtāk izmantojamā enerģijā. Un visā enerģija, kas mums ir pieejama, ir radusies visumā lielajā sprādzienā. No sākuma no tās izveidojās pirmās paaudzes zvaigznes, tad tās uzsprāga, radās arī šādi tādi smagi elementi, kas apvienojās planētās, un tad parādījās zvaigznes ar planētām apkārt. Un tā saucamie atjaunīgie enerģijas avoti, kā piemēram saules gaisma vai vējš, viņi ir tik daudz atjaunīgi, cik atjaunīgi ir Zeme un Saule, kas, protams, ir gana ilgi. Mēs varam cerēt vēl uz kādiem 2, 3, 4 miljardiem gadu, bet vairāk, diemžēl, ne. Un šobrīd mēs lielākoties, vēlāk parādīšu grafiku, principā esam kurināmā civilizācija. Mums ir gēnos ielikts, atšķirībā no citiem dzīvniekiem uz Zemes, ka mēs esam pieraduši pie uguns un mēs mīlam uguni. Un mans vienkāršais skaidrojums tāds: mēs mīlam uguni tāpēc, ka tas principā ir saules konservi. Mēs pielūdzam sauli, jo mēs no tās esam ļoti pamatīgi atkarīgi. Protams, mēs ļoti esam atkarīgi no Zemes, bet tā ir zem kājām, un to mēs bieži vien ignorējam. Un tajā brīdī, kad es kamīnā iekurinu malku, tad patiesībā es atbrīvoju šo malkā uzkrāto saules enerģiju, kas ir radusies ne dienā, ne stundā, bet daudz desmitu gadu garumā. Un vēl lielākas iespējas mums piedāvā fosilais kurināmais, nafta un akmeņogles, kurās šī enerģija ir sakoncentrētā vēl labākās ķīmiskās baterijās, jo tad mēs varam izmantot mums pieejamo enerģiju, kas ir uzkrājusies nevis daudzos desmitos gadu, bet 100 miljonu gadu. Arī šeit mēs esam pietuvojušies limitam, jo pirmkārt šo resursu paliek mazāk, viņi ir grūtāk pieejami, bet otrkārt mums tas ir radījis milzīgas problēmas. Kā es saku, fosilais kurināmais ir zīmīgs ar 2 lietām. Tas ir radījis mūsdienu civilizāciju un globālo sasilšanu. Taisnības labāk jāpasaka, ka vislielākās siltumnīcas efekta gāzes ir ūdens tvaiki un metāns. Bet ūdens tvaiku daudzumu mēs īpaši nemainām, ja neskaita to, ka Zemē paliekot siltākai, gaiss paliek mitrāks. Un metāns nāk ārā tik daudz, cik izkūstot Kanādas un Sibīrijas tundrai, arī tur uzkrātais metāns izdalās vairāk un arī uzsilda arvien vairāk Zemi. Bet pamatā visvairāk mēs atmosfēras sastāvu mainām sadedzinot fosilo kurināmo un pumpējot tajā oglekļa dioksīdu, CO2. Un tas mums tagad ir radījis diezgan liels problēmas. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo it kā pie mums lokāli temperatūra mainās no +20 uz -20 grādiem, un tas nav nekas briesmīgs, bet globālās temperatūras izmaiņas uz Zemes varat pievērst šeit šim grafikam, kas ir daudzu 10 miljonu gadu laikā uzkrāta ar dažādām metodēm. Zemes temperatūra mainījusies pārsteidzoši maz, vidēji kaut kur +-
5-10 grādi. Tajā laikā, kad vidējā zemes temperatūra uz zemes bija par 5 grādi augstāka nekā tagad, tad Latvija bija 100 metru zem ūdens, jo uz poliem, Ziemeļpolā, Dienvidpolā, ledus cepures nepastāvēja, un Grenlandē viss tas ledus bija uzkusis, un attiecīgi ūdens līmenis bija apmēram 300 metru augstāks nekā tagad, un Latvija bija zem ūdens. Un tad, kad senie cilvēki no Āfrikas ieceļoja uz Eiropu un visur citur, jo beidzās iepriekšējais ledus laikmets, tad iepriekšējā ledus laikmetā, kad vidējā zemes temperatūra bija par 3 grādi zemāk kā tagad, Latvija bija kilometru zem ledus, jo tad gaiss bija sausāks, un ūdens no gaisa pārvietojās uz Ziemeļpolu un Dienvidpolu, un Ziemeļpols un Dienvidpols bija ar daudz lielākām ledus cepurēm, kā ir tagad. Nu, mēs šobrīd tuvojamies tam, kad temperatūra atkal paliek augstāka, un mēs riskējam ar to, ka Latvija var palikt atkal zem ūdens. Un saistībā ar to, ka šī fosilā kurināmā enerģija, kas ir uzkrāta naftā un akmeņoglēs, kļūst mazāk pieejama un kļūst dārgāka, daudz kur mēs patiesībā mūsu tehnoloģijas iet jau pretējā virzienā. Piemēram, ar personīgajām automašīnām mūsdienās cilvēki nobrauc mazāk nekā pirms gadiem 10-20. Protams, daļa taisnības ir tajā, kad mums ir vairāk attīstīti šie mikromobilitātes rīki, tur elektriskie skrejdēļi un tam līdzīgi, bet liela daļa tas ir tāpēc, ka autotransports vienkārši mūsdienās ir kļuvis daudz dārgāks nekā tas bija pirms gadiem 10-20. Un, piemēram, pirms gadiem 20 vēl pastāvēja virsskaņas lidmašīnas, Concorde, kurš slimoja dažādām ķibelēm, un tāpēc viņi pārstāja izmantot 2003. gadā. Un arī tālaik Padomju Savienībā, mūsdienu Krievijā bija līdzīga pasažieru lidmašīna Tu-144, kur vispārībā praktiski neuzsāk kārtīgus komerciālos reisus. Tur, protams, var minēt visādas tehnoloģiskās sarežģītības un tam līdzīgi, bet galvenais faktors patiesībā ir tas, ka, ja aviācijas degviela paliek dārgāka, tad aviokompānijas vienkārši nevar atļauties virsskaņas lidmašīnas, jo klienti negrib tik daudz maksāt, cik daudz viņiem par to būtu jātērē. Teiksim tā, bieži vien saka tā, ka saules gaisma un vējš ir par brīvu. Jūs varat uzlikt savus saules paneļus un jums nāks elektrība mājās bez maksas. Tā nav, jo tikpat labi tad mēs varam teikt, ka zelts zemē ir par brīvu. Bet jautājums par to, cik daudz mums jāstrādā, lai šo zeltu izvilktu no zemes, cik daudz mums jāstrādā, lai mēs ar saules paneļiem šo saules gaismu izvilktu no saules un pārvērstu elektrībā. Un šis darbs un materiāli ir ļoti svarīgi, jo pirms gadiem 40-50, kad naftas atradnes bija daudz vieglāk pieejamas un bagātīgākas, vajadzēja iztērēt apmēram 1 enerģijas vienību, lai 50 enerģijas vienības dabūtu atpakaļ no fosilā kurināmā. Un tas radīja milzīgu bumu industrijā, visās valstīs cēla hesus un ceļus un tiltus un viaduktus un skolas un mājas un tam līdzīgi. Un tagad ceļi daudz mazāk. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs tērējam daudz mazāk enerģijas, jo mēs to nevaram atļauties. Mūsdienās visādas naftas atradnes, viņiem šī enerģijas reizinātājs, cik daudz enerģijas var dabūt atpakaļ, to patērējot, piemēram, Kanādā ļoti daudz naftas iegūst no naftas smiltīm, kur ir smiltis vienkārši sajauktas ar naftu. Tur iegūst apmēram 10-15 reizes vairāk enerģijas pretī nekā tiek iztērēts. Ja iet runa, piemēram, par saules un vēja enerģiju, tad tur ir tās reizes tikai dažas, 7, varbūt tās 10 reizes vairāk enerģijas nekā enerģija jāiegulda, lai šo enerģiju vispār iegūtu. Un zinātnieki ir aprēķinājuši, ja mēs nonākam līdz tam līmenim, ka mēs izmantojam kaut kādus tādus resursus, kur pretī nākošā enerģija tikai 7 reizes lielāka nekā ieguldītā, tad mūsdienu industriālā civilizācija principā ir uz sabrukuma sliekšņa. Mēs tad draudam atgriezties pirmatnējās kopienas iekārtā, kas pielūdz saules un vēja dievus un dzīvo mazās kopienās kopā ar citiem zvēriem. Un mūsdienās, kad atkal it kā kļuvis modē izmantot tā saucamos atjaunīgos energoresursus, daudz cilvēki neņem vērā šo, ka
saules gaisma un vējš ir ļoti izkliedēta un grūti izmantojama enerģija, kur šī enerģijas atdeve pret ieguldīto enerģiju ļoti neliela. Piemēram, kad visā pasaulē pārgājas fosilo kurināmo, vējdzirnavas aizmirsa kā absolūti nevajadzīgs, neefektīvs, pārāk liels piņķeris. Un kopš tiem laikiem mums vēl saglabājušies tautas gudrība, piemēram, ķer vēju laukā vai arī nauda vējā. Bet mūsdienās, kad cilvēki dzīvo ērtas dzīves, telpās ar klimata kontroli, mašīnās ar klimata kontroli, viņi ir aizmirsuši to, ko zināja mūsu senči, kas nodarbojās ar lauksaimniecību. Ar lauksaimniecību ir tā, ka es ceru, jums ir draugi un paziņas, ja jūs paši no to nenodarboties lauksaimniekiem, viņi ir atkarīgi no laika apstākļiem, jo pagaidām mums tur pārāk daudz neaudzē, tur lietas siltumnīcās ar mirzdioģu apgaismojumu un tam līdzīgi. Ja viņiem ir karsts, tad viņiem pa karstu. Ja ir augsts, tad ir par augstu. Ja ir sauss, tad ir par sausu. Ja ir lietains, tad ir par lietainu. Nekad nav īsti labi. Un tāda ir mūsu lauksaimniecība, un tāpēc mums tur jāiegauž milzīgi daudz subsīdiju, jo citādi viņi netiek ar to galā. Un līdzīgi mēs tagad gribam iegūt elektrību. Un tieši tāpat kā lauksaimniekiem ar laika apstākļiem, kad nekad nav labi, arī mums elektrības ieguvējiem nekad nebūs labi. Ja spīdēs saule, tad būs pa daudz. Ja nespīdēs, tad būs pa maz. Ja pūtīs, tad pūtīs pa daudz. Ja nepūtīs, tad nepūtīs pa maz. Un tā nav nākotnes enerģija. Vienkāršs veids, kā jūs varat pateikt, cik daudz enerģijas ir saulē un vējā, varat pastīties, kā aug zāle. Tajā brīdī, kad vasarā ir garas dienas un saulīt spīd, zāle aug tīri labi. Un jūs varat to zālīti nopļaut, izkaltēt sienā, un vai iebarot zirdziņam, tad jums būs tāds zirga auto, vai arī mēģināt viņu pārvērst metanolā un ieliet automašīnā. Sapratīsiet, ka nav īpaši daudz tās enerģijas. Vai arī vēl vienkāršāks veids ir izmantot nevis elektriskas veļas žāvētājus, bet izlikt veļu žāvēties uz striķa. Veļu uz striķa žāvējās ar saules un vēja enerģiju. Un šīs enerģijas nepaliek vairāk, ja mēs to pašu enerģiju izmantojam nevis veļas žāvēšanai, bet elektrības ieguvēji. Viņi ir vienkārši tik, cik ir, vienkārši rezultāts cits. Mēs šo enerģiju pārvēršam bišķiņ citā formā. Un runājot par šiem saules konserviem, enerģija ir iekonservēta dažādās lietās. Piemēram, naftā un akmeņoglēs tā ir iekonservēta ķīmiskā saitē. Un tas ir daudz vairāk nekā mēs, piemēram, varam dabūt tur no auzu dzinējiem, zirdziņiem un gotiņām un tam līdzīgi. Bet kopš lielā sprādzienu laikiem un supernovu un melno caurumu un tam līdzīgi sprādzieniem ir vēl lielāka enerģija iekonservēta atomu kodolos. Un tā kā atomu kodoli, protons ir apmēram 2000 reizes smagāks par elektronu, ķīmiskā reakcija principā ir elektronu mākoņa reakcijas starp dažādiem atomiem, bet elektroni ir viegli un maziņi. Kodoli ir daudz pamatīgāki un smagāki, un ja notiek kaut kādas kodola reakcijas starp atomiem, tad tur enerģija izdalās miljoniem reižu vairāk. Piemēram, vienā no visizplatītākajiem radioaktīviem materiāliem, dabīgā urānā, enerģija apmēram 2 miljonu reižu vairāk nekā attiecīgā daudzumā naftas vai akmeņogles. Un, grozi kā grib, 2 miljoni ir daudz. Un, lai cik mums būtu neefektīva šo radioaktīvo materiālu iegūšana, tik un tā kļūst daudz efektīvāk nekā ķīmiskās enerģijas izmantošana. No kurienes tie radioaktīvi elementi ir radušies? Lielajā visuma sprādzienā radās praktiski tikai 2 elementi – ūdeņradis un hēlijs. Tad tas apvienojās pirmās paaudzes zvaigznēs, un ja zvaigzne bija pietiekami masīva, tad viņa uzsprāga ar lielu sprādzienu mūža beigās. Saule tā nedarīs, jo viņa ir bišķiņ par mazu. Un tad radās arī visi smagākie elementi. Un mums visnoderīgākie, lai mēs varētu dzīvot uz tādas planētas kā Zeme, kuras sastāv pamatā no cietiem iežiem ar ūdentiņu pa virsu. Šie lielākie daļa elementi ir radušies vai no neutronu zvaigžņu eksplozijās. Ir ļoti daudz zvaigznes pārzvaigznes, un tā kā viņi abas pārvēršas vai par neutronu zvaigzni balto punduru, viņas apvienojās, tad tur ir milzīgas kataklizmas. Tad rodās visi šie smagākie elementi, kas ir pieejami arī uz Zemes. Un daži no šiem elementiem ir radioaktīvi. Par radioaktivitāti ir tāds kurios, ka principā šis vārds cēlies no radioaktivitātes, jo pirmais ķīmiskais elements, kuram atklāja to, ka viņš var pats no sevis sabrukt,
tā kā viņš to izdomā, bija rādījis. To Marie Curie atklāja. Bet kaut kādu dīvainu tur abstrakciju ietvaros rādīja aktivitāte kļuva un tika samiksēta kopā ar tajā laikā populāro radio un kļuva par radioaktivitāti. Tur ir, protams, daļa saistības, bet ne pārāk liela saistība. Un lielākā daļa no šiem ķīmiskiem elementiem ir stabili. Viņi mūžīgi mūžos, ja tur viņus nebombardē ar neitroniem, paliek nemainīgi. Piemēram, ķīmiskie atkritumi kaut kāds ar dzīvsudrabs vai svins, viņš būs dzīvsudrabs vai svins mūžīgi mūžos, kamēr pastāvēs visums. Un daudzi no šiem lielajiem atomu kodoliem ir ļoti nestabili, kas ir sarkanā krāsā, viņi sabrūk ļoti ātri un viņi vienkārši dabā vairs nav. Bet tad ir tādi, kas ir iekrāšoti zaļā krāsā, kas no vienas puses ir radioaktīvi, bet no otras puses viņi dzīvo pietiekami ilgi, ka viņi ir vēl saglabājušies no šo supernovu un melno caurumu neitronu zvaigžņu sprādzieniem. Un tādus mēs varam izmantot kā lēnās darbības kodola baterijas. Un radioaktīviem elementiem ir tāda interesanta lieta, ka, ja mēs skatāmies uz fundamentālo zinātni, principā visi pasaules likumi ir determinēti, cik daudz tas attiecās līdz mikropasaules fizikai, kur vienkārši ir iepīta varbūtība. Un radioaktīviem atomu kodoliem šajā ziņā arī ir tāda interesanta īpašība, ka, ja mums ir kāds radioaktīvs materiāla daudzums, tad pēc zināma laika puse no šīm atomiem būs pārvērtušies par kaut ko stabilāku. Un pēc kāda laika atlikusī puse būs stabilāka, un pēc tam kāda laika atlikusī puse un tam līdzīgi. Šie zaļā krāsā iekrāsotie elementi, viņiem pussagriešanas laiks ir kaut kādi miljardi gadu. Tas nozīmē, ka kaut kādā, teiksim, urānam laikam ir kaut kur ap 4 miljardi gadu, tad Zeme ir apmēram 4 miljardi gadu veca, tad ir saglabājies apmēram puse no urāna daudzuma, kas bija Zemes dzimšanas laikā. Un ir tādi, kas savukārt ir ļoti īsu dzīves laiku, tie sabrūk ļoti ātri. Un, piemēram, daži zaļie, tur mums ar dažādiem bubuļiem biedē, ka kodols spēkstacijās rodās radioaktīvie materiāli, kas pastāvēs tūkstošiem gadu. Ja radioaktīvais materiāls pastāv tūkstošiem gadu, tad viņš ir praktiski neradioaktīvs, jo viņš vai nu ir ļoti radioaktīvs un tad pazūd ātri, jo tajā brīdī, kad viņš ir radioaktīvs, viņš pārvēršas par kaut ko citu un vairs tāds nav. Vai arī, ja viņš pastāv milzīgi ilgi, tad viņš principā nav radioaktīvs un patiesībā nav arī īpaši bīstams. Tā kā jāatcerās, ka mums raizes sagādā tie radioaktīvie materiāli, kuriem dzīves laiks ir īss. Bet labums ir tāds, ka viņi mums nesagādā šīs raizes ilgi. Un tie, kuriem dzīves laiks ļoti ilgs savukārt, tie mums principā raizes nesagādā, tāpat tās kā radioaktīvais torijas vai urāns Zemes garozā. Un, protams, ir iegūt arī daudzus mākslīgus laboratorijās iegūtus atomu kodolus, kuri ir stipri radioaktīvāki nekā dabā sastopamiem elementiem. Un, piemēram, man un arī Ievai ir pulkstenis, kuram kā luminofors tiek izmantots tritijs, kas ir ūdeņraža atoms, kuram viena protona vietā ir 1 protons un 2 neitroni. Un viņš nav stabils. Viņa pussagriešanas laiks ir apmēram 13 gadi. Tas nozīmē, ka pēc 13 gadiem puse no šiem tritija atomiem ir pārvērtušies par neparastiem helija atomiem. Un sabrukšanas laikā viņi izstaro 1 elektronu diezgan lielu ātrumu, ko mēs varam izmantot, lai varētu skatīties pulksteni. Un es arī zināt, ka Avogadro skaitlis 6,2 × 1023, tas ir 1 mols vielas, un šīs daļiņas ļoti mazas, un citkārt savukārt runā par radioaktivitāti par milzīgi lieliem cipariem, bet jāatcerās, ka spainī gāzes vai litrā ūdens ir 1023 atomi. Un šeit man uz mana pulksteņa otras puses ir rakstīts, ka viņš starojums ir 1 gigabekerels. Giga izklausās, protams, ļoti briesmīgi. Tas nozīmē, ka apmēram katru sekundi miljards tritija atomu sabrūk un izstaro elektronu. Bet miljards sīka elektronu, tas, protams, ir ļoti maz, jo elektrons ir ļoti mazs. Un līdz ar to, cik es esmu baudījis ar man pieejamām ierīcēm, reāli šī pulksteņa starojumu nevar atšķirt no dabīgā starojuma, kas Zemē ir mums visapkārt, par ko daudz zaļie, protams, negrib runāt.
Un tajā laikā, kad es augu, kad cilvēki bija lielāki optimisti par kodola enerģiju, bija mazas bērnu grāmatiņas par to, kā uzbūvēts atoms, par to, kā darbojas atoms. Un tur, piemēram, bija stāstīts par to, kā notiek ķēdes reakcija, kā darbojās kodola reaktori, ka, piemēram, ir urāna atoms, kurš slinki, bet šad tad tomēr sabrūk. Un galvenā lieta ir tā, ka viņš pārvēršas apmēram 2 nevienādās daļās, kas ir īslaicīgi radioaktīvas, bet tad viņš sabrūk vēl uz kaut ko citu, kamēr tas viss nomierinās. Un paliek pāri arī daži neitroni. Un šie neitroni, kas klejo apkārt, var savukārt apvienoties citiem urāna atomiem un atkal izstaro kādu neitronu un var uztaisīt ķēdes reakciju. Un ja šiem neitroniem ļauj vairoties eksponenciāli, tad var iegūt kodolbumbu. Bet ja viņiem neļauj vairoties eksponenciāli, un viens no standarta veidiem, kā reaktoros dara, viņus jāpadara lēnākus. Lēnāki neitroni šajās kodola reakcijās iesaistās daudz labprātīgāk, bet nelaime tā, ja viņi tiek palēnāti, tas nozīmē, ka paiet diezgan ilgs laiks, tur daudz sekundes, pat minūtes, kamēr tas notiek. Mēs savukārt nevaram panākt kodolsprādzienu. Un sliktākais, kas var notikt ar kodola reaktoriem, viņi var izkust, vienkārši viņos izdalās pārāk daudz siltums, bet viņi nekad nevar uzsprāgt. Tie sprādzieni, kas ir bijuši, vēlāk pastāstījuši par Fukušimu, Černobiļu, tie vienkārši ķīmiskie sprādzieni no procesā izdalītajām gāzēm. Un kā strādā kodola spēkstacija? Mēs savācam vienkopus pietiekami daudz kaut kādus urāna saturošus materiālus, viņi sāk silt, mēs viņus ieliekam ūdenī, ūdens uzkarst, veidot tvaiku, tvaika griež turbīnu, turbīna griež ģeneratoru, ģenerators ražo elektrību. Tā kā principā kodola reaktors, kas ir balstīts uz šiem smago kodola sadalīšanos, principā ir liela sarežģīta teikanne. Un runājot par radioaktivitāti, viņa ir saklasificēta, nezinu kāpēc, pēc grieķu alfabēta burtiem, tā kā viņas pirmās atklāja un iepazina. Alfa daļiņas patiesībā ir brīvi helija atomu kodoli, 2 protoni, 2 neitroni. Viņi ir smagi un viņi ir pozitīvi lādēti, tāpēc viņi labprāt iedarbojas ar vidi. Piemēram, tad, kad iziet kaut kādu staru terapiju pret vēzi, cenšas izmantot materiālus, kas satur alfa daļiņas, jo viņas vislabāk ietekmē šūnas lokālā veidā. Bet, lai saprastu, cik viņas patiesībā ir spējīgas, alfa daļiņas var aizturēt vienkārši vai nu ar putekļainu gaisu, piemēram, dūmu detektori arī strādā ar alfa starojumu, un tajā brīdī, kad šis starojums vairs nenonāk no radioaktīva elementā līdz tam detektoram, tikai dūmu dēļ, tad viņš sāk gaudot. Beta daļiņas ir brīvi elektroni, tas tā kā manā pulkstenī, viņi aiziet bišķiņ tālāk, jo viņi ir vieglāki, un viņas, piemēram, var apturēt plānu alumīnija foliju. Gamma starojums ir vienkārši enerģijas fotoni, tas ir principā gaisma un radioviļņi. Viņi tiek tālāk, bet viņi arī vismazāk miedarbojās ar vidi. Piemēram, gamma starojumu izmanto, lai taisītu rentgenogrammas. Un, kā labi zināms, tas nestrādātu, ja lielākā daļa no šiem fotoniem neizietu cauri mūsu ķermenim. Un visa tā zinātne par rentgenogrammām taisīts to, ka kaulos viņi aizkavējas bišķiņu vairāk nekā miesā. Un neitronu starojums ir brīvi neitroni, tie, kas taisa ķēdes reakcijas kodola reaktoros. Un tas vienīgais starojums, kas var izraisīt jaunu radiāciju, piemēram, kāds man skatījies to seriālu par Černobiļu, kur tie nabaga avārijas novērsēji dzīvoja norobežotās telpās, bet tas bija tāpēc, ka viņa imunitāte bija ļoti vāja un viņi nedrīkstēja saņemt jaunus baceļus no apmeklētājiem un tam līdzīgi, bet paši viņi neizstaro pilnīgi neko. Jo radiācija nav vīruss, kur var nesāt apkārt. Vienīgais, ko jūs varat nēst apkārt, ir kaut kādi radioaktīvi materiāli, kas izstaro neitronus, un cerībā, ka šie neitroni satiksies normāliem atomiem, un tad radīs kaut kādu jaunu radiāciju. Un tāpēc, protams, augstākā kara laikos tur mūs briesmīgi biedēja kā reizi neitronu bumbām, jo materiāli, kas izstaro ļoti daudz neitronus, var atstāt kaut kādu radioaktivitāti uz kaut kādu laiku, no kuras savulaik mēs briesmīgi tikām biedēti. Un kāpēc mums ir vajadzīga kodola enerģija? Daudz kur runā par to, ka Latvija ir maza, viņas izmeši salīdzinot pasaules fonu 0,03%, un ir absolūti tiesa, ka Latvijas enerģijas patēriņš neliels, elektrības ražošana Latvijā ir viena no zaļākajām
ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, pateicoties tam, ka mums praktiski nav nekādas smagās industrijas, un mums ir salīdzinoši liela upe Daugava, kas tek cauri Latvijai, mums ir Daugavas kaskāde. Bet pat arī mazajā Latvijā elektrību mēs vidēji tērējam apmēram 600 megavatus. Ziemā vairāk, vasarā mazāk, bet tas tā, ko jūs varētu atcerēties. Bet kopējais enerģijas patēriņš Latvijā ir apmēram 8 gigavati. Latvija ir salīdzinoši industriāli mazattīstīta valsts, mēs elektrību izmantojam mazāk nekā 10% no kopējā patēriņa, jo kopējais patēriņš ir apkura, transports, šādas tādas industrijas kā tur cementa ražošana un tam līdzīgi. Un, ja mēs gribam sasniegt klimata neutralitāti, tad mums jāpadara klimata neutrāli ne jau tikai tie 600 megavati, ko mēs tērējam vidēji elektrībai, mums jāpadara klimata neutrāli šie 8 gigavati nepārtrauktās jaudas, ko mēs izmantojam arī transportā, rūpniecībā un ražošanā. Un kā mēs to varam panākt? Ja mēs ceļam 2 gigavatu spēkstaciju, tad līdz 50 gadam mums vajadzētu uzcelt kaut kādas 2-3, un mums viss būtu izdarīts. Protams, 2 gigavati kodolspēkstacija ir gana liela. Bet ar visiem citiem veidiem, ar kaut kādiem mazāk efektīviem enerģijas avotiem sasniegt īstu klimata neutralitāti principā nav iespējams. Es jums vēlāk aizsūtīšu tur papildu saites, kurus jūs varēsiet studēt atsevišķi. Jo, ja mēs skatāmies uz kopējo enerģijas patēriņu visā pasaulē, kopš mums tiek vākti kaut kādi dati, tad, kā teica Vaclavs Smils, mēs vēl ar vienu esam fosilā kurināmā civilizācija. Jo, lai arī mēs ieviešam it kā tā saucamos alternatīvos enerģijas avotus, no kuriem tad ir daži tur tā saucamie ilgtspējīgie un atjaunīgie, tur saules gaisma, vējš un ģeotermālie un tam līdzīgi, tad tas ir tikai neliels papildus slānis pie tam, kad mēs arvien vairāk un vairāk izmantojam patiesībā tikai fosilo kurināmo. Un, lai cik tas būtu pārsteidzoši, praktiski vienīgais, kad mums ir izdevies samazināt fosilā kurināmā patēriņu, visu enerģijas patēriņu kopumā, ir lielas krīzes. 17. gada enerģijas krīze pasaulē, 2008. gada finanšu krīze un Covid ierobežojumi. Un tad jūs varat padomāt par to, cik labi ir mūsu enerģētikas attīstības plāni, mūsu politiķiem, mūsu valsts priekšstāvjiem, ir praktiski vienīgais, kas strādāja, lai samazinātu CO2 izmešus, ir pasākumi, kur galvenais mērķis bija pavisam cits. Piemēram, Covid ierobežojumi. Un, ja mēs negribam dzīvot vēl trakāk kā Covid ierobežojumos un dzīvot vēl taupīgāk, daži mani draugi un paziņas teikuši, ka Covid ierobežojuma laiks bija briesmīgākais laiks viņa mūžā, tad, protams, nebūtu patīkami iet šajā virzienā. Un runājot par ilgtspēju, kā jūs teicu, nevar runāt par atjaunīgu enerģiju. Enerģija ir tikai tik, cik viņa ir, un viņa pamazām pārvēršas arī ar vien struntīgākās formās. Un jārunā ir par to, vai tā ir ilgtspējīga vai nav. Tad, piemēram, saules un vēja enerģija pastāvēs tikai tik ilgi, cik pastāv saule un vējš uz zemes. Bet, ja mēs izmantojam, piemēram, urānu, toriju un citus radioaktīvus elementus, tad mēs viņus varam izmantot vēl ilgāk nekā pastāv zeme, jo šādus radioaktīvus elementus mēs varam atrast uz Marsa, mēs varam atrast uz Mēnesis, mēs varam atrast uz Jupitera pavadoņiem un vēl visur kur. Un mums nav jāuztraucās, ka kodola enerģija varētu izbeigties tāpat kā fosilais kurināmais. Pirmkārt, tāpēc, ka viņi 2 miljonus reižu koncentrētāka un viņi ir gana daudz. Un, kā teikuši citi zinātnieki, principā, ja mēs izmantojam kodola enerģiju, mēs principā varam dedzināt akmeņus. Un kamēr mēs dzīvojam eksponenciāli nepieaudzējot enerģijas patēriņu, mums šo akmeņu pietiek tik ilgi, cik mums pietiek zemeslodes. Un, kā jūs teicu, par šo kodola enerģijas piesārņošanu daudzi uztraucās par radioaktīviem atkritumiem, bet radioaktīvu atkritumu pirmkārt ir ļoti maz un nevajag jaukt atkritumus ar piesārņojumu. Piemēram, sadedzinot ogles un naftu, mēs piesārņojumu izlaižam pasaules telpā, radot tur astmas slimniekiem, globālo sasilšanu un tam līdzīgi. Bet kodolspēkstacijas strādā tā, ka šo atkritumu ir tik maz, ka viņus var noglabāt un viņi neko nepiesārņo. Un liela atšķirība, vai ir atkritumi, kas piesārņo vidi, vai ir atkritumi, kas nepiesārņo vidi. Un šajā ziņā patiesībā kodola enerģija ir vienīgā industrija,
kas visus atkritumus aiz sevis savāc. Neviena cita industrija, ieskaitot saules paneļus un vēja turbīnas, nespēja strādāt tik efektīvi, kā varētu visu aiz sevis savākt, jo vienkārši viņiem šo atkritumu ir daudz vairāk. Un par šo dzīves laiku jāatcerās, tie radioaktīvi atkritumi, kas ir bīstami, sabrūk ātri un jau pēc pāris gadiem principā problēmas nesagādā. Tie, kas pastāv ilgāk, un tie principā nav radioaktīvi, un viņi neatšķirās ne ar ko no zemes garozes, kas arī ir nedaudz radioaktīva. Un tīri par to materiālu patēriņu, kas ir svarīgi, kā piemēram saules un vēja enerģijas izmantošanai mums vajag daudz vairāk materiālus, nekā mēs izmantojam, lai iegūtu enerģiju no akmeņoglēm un naftas. Un materiāli trūkst. Metāla cenas ir pagājuši uz augšu. Daudz saka, ka tur vainīgi ir Krievijas iebrukums Ukrainā, bet tās absolūts muļķības. Šīs cenas gāja uz augšu arī vēl pirms Krievija iebruka Ukrainā, jo patiesībā vienkārši tāpēc, ka materiāli trūkst. Un vismazāk materiāli vajadzīgs, lai izmanto kodola enerģiju. Un arī pa CO2 izmeši kodola enerģija patiesībā ir mazāka nekā tā saucamajiem atjaunīgajiem un zaļajiem, piemēram, saulei un vējam, kārtējreiz tāpēc, ka ļoti bieži salīdzina uzstādītās jaudas, piemēram, tur tik un tik megavati, tur saules paneļi tik un tik megavati, vēja turbīnas, bet saule nespīd visu laiku un vējš nepūš visu laiku, bet kodolspēkstacija strādā gandrīz visu laiku, izņemot kaut kādas plānotas apkopes, un līdz ar to uz saražoto enerģiju, uz kilovatstundām, nevis uz kilovatiem, kodola enerģija patiesībā ir viszaļākā. Un par drošību runājot, mēs daudzi no mums dzīvoja augstā kara laikos, kad valstu ideoloģijas centās iepotēt bailes, kad kodola reaktors ir kaut kas tikpat briesmīgs kā kodola bumba. Un, protams, nepalīdzēja arī Černobiļas avārija un pēc tam Fukušimas avārija, kas, protams, masu informācijas līdzekļi to uzpūt par daudz lielāku problēmu nekā tā bija patiesībā. Jo patiesībā Černobiļā, kas tiek uzskatīta par pasaules lielāko kodola katastrofu, un tā arī ir pasaules lielākā kodola katastrofa, sekas ir tādas, ka tagad Černobiļas atomelektrostacija ir dabas rezervāts, kur vilki un brieži un alņi dzīvo cilvēki netraucēti daudz labāk nekā viņi dzīvoja bez nedaudz lielākas radiācijas kopā ar cilvēkiem. Un šajā it kā milzīgajā kodola katastrofā reāli no sākuma mira 30 cilvēki, 2 gāja bojā sprādzienā, 28 nomira no milzīgi lielas radiācijas devas. Un tad lēš, ka visā pasaulē priekšlaicīgi miruši apmēram 4000 cilvēki, tāpēc, ka tas ir tipā papildu vēža gadījums. No Fukušimas avārijas negāja bojā neviens, bet tā kā vesela pilsēta evakuēja uz citām vietām, uzskata, ka apmēram 2300 cilvēki mira priekšlaicīgi, bet dažādi veci slimi cilvēki šīs evakuācijas dēļ. Un pat ierēķinot šīs nāves, kodola enerģija ir daudz drošāka nekā citi enerģijas veidi. Piemēram, ūdens enerģija arī ir bīstama. Daudzus gadus atpakaļ vienā Hesā notika Krievijā liela avārija, kur gāja bojā daudz cilvēku. Arī Latvijā notikušas avārijas, lai arī tas nav tieši saistīts, bet Ķeguma Hesā, kad pārbaudīja tiltu, un viņi pārbaudīja nepareizi, un viņš sabruka, gāja bojā kaut kādi 11 cilvēki. Un principā tās nāves arī var pieskaitīt pie hidroelektrostaciju nāvju gadījumiem. Bet vislielākais, protams, killers ir fosilais kurināmais, jo šeit tiek rēķināts tas, cik daudz cilvēku iet bojā ne jau tikai industrijas kaut kādos negadījumos, bet cik daudz cilvēku iet bojā priekšlaicīgās nāvēs no papildu piesārņojuma atmosfērā, sīkās daļiņas un tam līdzīgi. Par radiācijas kaitīgumu šobrīd izmanto tādu modeli, kas saucās linear non-threshold modeli, kas principā nozīmē to, ka nav nekaitīgas radiācijas devas, ka jebkurš nedaudz lielāks radiācijas daudzums ir kaitīgs, jo izraisa papildu vēžus. Bet šī ideja ir apmēram tikpat pareizi, kā teikt, ka vienreiz nolicot no 100 metru augstuma ir tikpat bīstami kā 100 reiz nolicot no 1 metra augstuma. Un galvenais ir tas, ka kodola enerģija ir 3 vienā. Pirmkārt, viņas var uzstādīt tur, kur vajag, otrkārt, viņas var darbināt tad, kad vajag, un treškārt, viņas ir ar zemiem izmešiem. Ja zemes uzskata, ka bez izmešiem,
tad var uztikt, ka bez izmešiem. Bet, piemēram, saule un vējš ir ar salīdzinoši zemiem izmešiem, bet strādā viņi tikai tad, kad viņi strādā. Un kodolspēkstacijām vajag ļoti maz vietas. Pamatā kodolspēkstacijas aizņem tur apmēram 1 kvadrātkilometru vai pat mazāk. Tas ir lielākoties drošības apsvērumu dēļ, bet daudz lielākas platības ir vajadzīgas saules un vēja enerģijai. Un, par to, protams, cilvēki un dzīvnieki nav īpaši mierā, ka mēs dabas teritorijas it kā zaļu mērķu dēļ pārvēršam par industriālām ainavām. Un šajā ziņā nevajag saukt saules un vēja stacijas par parkiem. Parks ir vieta, kur ir patīkami uzturēties un atpūsties. Un ja kāds saka, ka tas ir vēja parks vai saules parks, tad viņš patiesībā nodarbojas ar demagoģiju. Viņš cenšas pasniegt to par labāk nekā tas patiesībā ir. Es ceru, ka jūs pēc šīs lekcijas sauksiet viņus tā, kā viņi ir. Tās ir saules stacijas un vēja stacijas, vai arī fermas, ja liekas, ka tas ir atbilstošāk. Un, kā jau es teicu, daudzi sūdzās par to, ka kodola enerģija ir dārga. Protams, kodola enerģija ir dārga uz uzstādīto jaudas vienību, salīdzinot ar, piemēram, saules paneļiem vai vēja turbīnām. Bet tie, kas runā par dārdzību, viņi salīdzina nesalīdzināmas lietas, jo kodola enerģija ir uzticama, viņu var izmantot tad, kad vajag, nevis tad, kad sanāk. Un salīdzināt kodola enerģiju kā dārgu attiecībā pret lētu sauli un vēju ir tas pats, kas teikt, ka pastāvīgi darbinieki ir dārgi, daudz lētāk mums būtu izmantot bezdarbniekus uz ielas. Un tā, ka viņi parādās, tad viņi strādā daudz lētāk. Vai arī otrs salīdzinājums. Teltis ir daudz lētāks mītnes par mājām. Un ja mēs taupītu, tad mums vajadzētu visiem dzīvot teltīs. Bet, ja mēs negribam būt atkarīgi no laika apstākļiem, mēs tomēr izmantojam daudz dārgākas lietas. Mēs telšu vietā tomēr ceļam mājas. Un saistībā ar šo resursu dārdzību un kāpēc industriālā ziņā mēs pat šur tur ejam atpakaļ, ir tas, ka ļoti daudz minerāli un elementi, kas mums pieejami uz zemes, kļūst arvien grūtāk pieejami līdz tam, kad viņi praktiski nepieejami. Teorētiski viņus varētu izmantot, bet praktiski tehnoloģija ir tik dārga un neefektīva, ka nevar to atļauties. Un mums daudzās šo resursu jomā resursu trūkst. Ir tāda aprēķina taisīti Earth Overshoot Day, cik daudz mēs izmantojam resursus vairāk nekā patiesībā varam atļauties. Tipa, ja visi dzīvotu apmēram tā kā Rietuma Eiropas valstis, mums dažādi zemes resursi palicis dažiem desmitiem gadu. Un ja mēs aizējam projām no naftas un akmeņogles, kur mums vajadzēja 3 reizes, 10 reizes mazāk resursu, lai iegūtu enerģiju, kā izmantojot nepastāvīgas un izkliedētas avotus kā sauli un vēju, tad mums visādi resursi pietiek nevis dažus desmitus gadu, bet tikai dažus gadu. Un tā ir diezgan liela problēma. Mums nav daudz zemesložu, mums jāprot izmantot to pēc iespējas efektīvi. Un man liekas, ka iespējams, ka dažiem no jums vai nu pašiem, vai nu paziņām ir saules paneļi uz jumta. Un viena no problēmām tā, ka saule nespīd visu laiku, bet teorētiski uz nakti jūs varat uzkrāt elektrību ķīmiskās baterijās, bet jūs taču nevarat to uzkrāt uz ziemu. Bet, ja izmanto kodola baterijas, tad nav nekāda problēma uzkrāt enerģiju gadiem, jo standarta reaktora cikls ir tāds, kad viņi uzlādē jaunu kodoldegvielu un viņš strādā apmēram 1,5 gadu. Un tīri no valsts enerģētiskās neatkarības tas ir labākais iespējamais variants. Mums nevajag milzīgas ogļu kaudzes, mums nevajag milzīgas šķeldes kaudzes blakus elektrostacijai. Ar vienu furgonu mēs atvedam pāris 10, pāris 100 kg degvielas un darbinam to 1,5 gadu. Tā kā tīri no enerģētiskās neatkarības tas ir labākais iespējamais, kas vispār ir. Un mūsu sabiedrība nav ideāla, un kaut kādi resursi vienmēr tiek izmantoti aizsardzībai un arī uzbrukumam. Tie, kas ir ambiciozi, tie uzbrūk, un tie, kas negrib šīm ambīcijām padoties, tie aizsargājas. Un viens no svarīgām lietām, kur var skatīties uz tehnoloģiju lietderību un spēku, ir skatīties, ko izmanto militāristi. Un militāristi sen ir atteikušies no burām, militāristi ir sen atteikušies no saules paneļiem. Nav zemūdeņu vai karakuļu, kas ietu ar sauli un vēju.
ir zemūdens un kara kuģi, kas iet ar kodolenerģiju. Kāpēc? Tāpēc, ka militāristiem vajag to, ka enerģijas ir daudz, jauda ir liela un viņi var dabūt tad, kad vajag. Un savulaik to pat izmantoja civilajiem kuģiem, bet tad fosilā kurināmā industrija ieaudzināja bailes pret nedaudz palielinātu radiāciju, un tas biznesa projekts beidzās. Un savulaik bija pat doma izmantot kodola enerģiju gan vilcienos, gan automašīnās, gan pat lidmašīnās. To jūs varēsiet paskatīties vēlāk, un iespējams, kad mēs atkal pie tā atgriezīsimies, kad bailes no nedaudz palielinātas radiācijas būs atkal izaudzinātas. Un daži no mums ir piedzīvojuši Padomju Savienību. Padomju Savienība bija plānveida ekonomika, kur pārvaldīja tā, ka mēs drīkstējām tērēt tik, cik varēja saražot, nevis viņi saražoja tik, cik mēs gribējām tērēt. Un jūs zinat, cik labi tas strādāja. Bet attiecībā pret elektrību senos laikos bija labāk. Elektrību senos laikos saražoja tik, cik mēs tērējam, un tas strādāja ļoti vienkārši. Vajag vairāk, saražo vairāk, vajag mazāk, saražo mazāk. Bet mūsdienās sakarā ar to, ka ir it kā populāri kļuvuši šie izkliedētie nepastāvīgi enerģijas avoti, iet pretējā virzienā, ka tā vietā, lai saražotu tik, cik vajag, mums ir jātērē tik, cik ir. Un nelaime tā, ka daudz zaļi noskaņot cilvēki, kas domā par savu ekoloģisko pēdu, uzskata, ka tas ir kaut kas kruts un labs un moderns. Bet es gribētu atgādināt, ka reāli tas mums ir izskalotas smadzenes, jo tikpat labi mums būtu jāvēro, piemēram, internetu pieslēguma cenu un kanalizācijas cenu, lai varētu apsvērt, vai tajā brīdī, kad aiziet pasēdēt uz vienu vietu, vai var lielās vajadzības apvienot ar skatīšanos mobilajā telefonā, vai labāk darīt to atsevišķi, piemēram, interneta pieslēgums lētāks ir pēcpusdienā, un tad mēs izmantojam internetu, bet kanalizācija lētāk ir pa nakti, un tad lielās vajadzības labāk atstājam uz nakti. Tā kā mana vēlme ir, kad mēs tomēr neiesim šajā Padomju Savienības virzienā, kad mums ar dažādiem rīkiem un instrumentiem un politiku liek skatīties laika ziņas, lai zinātu, kad var izmazgāt veļu. Un šajā saistībā labu salīdzinājumu deva Ivars Zariņš, kas ir Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpildu direktors, ka mūsdienās daudzas valstis uz enerģētiku raugās kā uz Ziemassvētku eglīti un salīdzina, kuram tā ir zaļāka un kurai ir āšņākas mantiņas. Un es gribētu teikt, šie nepastāvīgi enerģijas avoti ir dārgas mantiņas. Es jau parādīju, tas prasa vairāk resursus, tas prasa vairāk darba, un jo dārgākas mantiņas mēs tajā eglītē sakarināsim, jo dārgāk mums tā eglīte arī būs. Un tur, protams, var runāt par to, cik daudz tā ir nezināšana, cik daudz greiza politika, bet, piemēram, Latvenergo valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Šakste ir pateicis vienā rakstā: grozi kā gribi, taču bāzes un vienlaikus elastīgās enerģijas lomas labāk atrisina TEC. Protams, tās izmanto fosilās izējvielas, taču gāze tik un tā ir daudz tīrāka nekā šķelda vai ogles. Un, protams, ja jums ēdienā ir tikai pavisam maz kaku klāt, tad tas ēdiens iespējams ir vairāk baudāms nekā, ja to kaku tur ir daudz klāt, bet mums jau vajadzētu tomēr tādu dzīvesveidu, kur kaku pie ēdiena nav nemaz. Un mans personīgais viedoklis ir tāds, ka vēja turbīnas un saules paneļi patiesībā ir vienkārši zaļš pieseks fosilajam kurināmajam, jo, ja mēs neizmantojam kodola enerģiju, tad fosilais kurināmais būs vajadzīgs katru reizi, kad nespīd saule un nepūš vējš. Un, piemēram, daudzās valstīs pieņems likums, ka pēc 35. gada vispārībā nevarēs pirkt, nevarēs ražot jaunas mašīnas ar iekšdedzes dzinējiem, bet, piemēram, Kalifornijā un arī Vācijā, kur elektrība viņiem diezgan bēdīgi, jo viņi atteicās no kodola enerģijas un mēģina to aizstāt ar sauli un vēju. Tur pieaug pieprasījums pēc motorģeneratoriem, jo tajā brīdī, kad kopējā no sistēmas piedāvātā elektrība vairs nav uzticama, tad katrs pats sev grib taisīt savu elektrisko mazdārziņu un ražot sev elektrību pats. Un līdz ar to tas, ko neieliks automašīnās, ja mēs turpināsim tādu kursu Latvijā kā ASV un Kalifornijā, tad visas tie iekšdedzinēji aizies motorģeneratoru virzienā. Daži saka, ka mums vajag enerģijas miksli un tam līdzīgi, es tam varu piekrist, bet mums vajadzētu enerģijas miksli, piemēram, starp HESiem un kodolspēkstacijām.
nevis starp hesiem, kodolspēkstacijām, vēja turbīnām, saules paneļiem. Jo lieta ir tāda, ka kodola enerģija šo materiālu priekšdegvielas ir tik maz, ka uz kopējām ražošanas, uzturēšanas izmaksām tas ir niecīgas summas. Un, piemēram, ja mums tagad Latvijas energo politika ir, mēs saliksim saules paneļus un vēja turbīnas, un kā norādīja Latvijas energo šefs, mums tecis ir vajadzīgs tik un tā, kad nespīd saule un nespīd vējš. Viena tomēr sabiedrība viņiem teiks, ka nevajag tikai biškiņu sūri tajā mūsu enerģijas ēdienā, vajag, ka nav nemaz, tad uzceļ kādu kodolspēkstaciju. Nelaime ir tā, ka kodolspēkstaciju var darbināt arī tad, kad spīd saule un pūš vējš, jo izmaksas nemainās praktiski nemaz. Un tad ir jautājums, kāpēc mums jāiet tas garais ceļš caur šīm dārgajām eglīšu mantiņām, saules paneļiem un vēja turbīnām, ja mēs beigu galā nonākam tik un tā pie tā, kur mums vajadzēja nonākt jau pašā sākumā pie kodola enerģijas. Un vēl daži saka to, ka kodola dalīšanās process ir netīrs. Tas it kā rada šos radioaktīvos atkritumus, kas it kā mums rada problēmas, lai arī pagaidām nekādas problēmas tur nav bijušas. Apstrādājot un tiekot galā ar radioaktīviem atkritumiem, nav reģistrēts neviens nāves gadījums, bet Vācijā ir reģistrēts viens nāves gadījums, kur gāja bojā viens protestētājs, kuram uzbrauca virsū uz kājām vilciens, kas pārvietoja radioaktīvos atkritumus, un visādi tur gadījumu dēļ viņš tomēr gāja bojā un nosaņoja. Šobrīd ir tā, ka lielāka problēma ir sagādājuši cīņa pret radioaktīviem atkritumiem nekā paši radioaktīvi atkritumi. Bet, ja tomēr citi baidās no šīs kodola dalīšanās un saka, ka varbūt mums jāpagaida, tagad tur mēnesi, 2 atpakaļ runāja par to, kad pirmo reizi zinātniekiem izdevās kodola termiskajā sintēzē saražot vairāk enerģijas nekā bija ieguldīts šādā kodola termiskās sintēzes reaktorā. Bet jāatcerās viena svarīga lieta, ka kodola dalīšanās ir vienkārši. Pirms pāris miljardiem gadu, kad Zeme bija 2 reizes radioaktīvāka nekā tagad, kodola dalīšanās reaktori veidojās dabīgās alās. Pēc tā, kādi tur ir materiāli tajos iežos saglabājušies, zinātnieki var pateikt, ka tur strādāja šī dabīgā teikanne, kur sabrūkot urāna atomiem, tas sildīja ūdeni, un šajā ūdenī sildījās tur tā laika dzīvnieki un ļoti labi dzīvoja. Tagad tas tā vairs nenotiek, jo koncentrācija radioaktivitātei ir palikusi mazāka tajās vietās. Bet kodola sintēze ļoti sarežģīta. Saules kodolā ir milzīgs spiediens, milzīga temperatūra, bet vienalga kā rēķināt vai uz tilpumu vai uz masu, enerģija, kas tur izdalās, ir mazāk nekā trūdoša lapu kaudzē. Un padomājiet, cik viegli mums būtu panākt nepieciešamo enerģijas daudzumu, lai pārvietotos ar automašīnu vai uzsildītu māju no trūdošas lapu kaudzes. Tas nav vienkārši tāpēc, ka tās enerģijas tur nav daudz. Un panākt vēl lielāku spiedienu un temperatūru, lai tas notiktu ātrāk nekā trūdošā lapu kaudzē. Teorētiski tas ir iespējams uz kaut kādu īslaicīgu laiku, tur nanosekundi, bet cerēt, ka kodola sintēze mums būs enerģijas avots, principā īpaši nevajadzētu, jo ļoti iespējams, ka tas ir tik tehnoloģiski sarežģīti, ka enerģijas ražošanai tas principā nebūs iespējams. To var izmantot kā radiācijas avotu, lai iegūtu visādus interesantus materiālus, bet kā enerģijas avotu, tā teikt, elpu nevajadzētu aizturēt. Un kur jūs varat gūt papildu informāciju un kā jūs varat atbalstīt mūs un izplatīt šo informāciju tālāk. Nākamnedēļ notiks jau 3. starptautiskā konference Kodola enerģija Latvijai. Tie, kas nav to izdarījuši, es ceru, ka jūs tas interesē. Jūs varat tajā pieregistrēties, ten ir kvadrātkods, kur jūs varat apstīties mobilo telefonu, bet tas aizvedīs jūs uz vietni nuclear.lv, un tur jūs varat pieregistrēties un piedalīties konferencē. Es nevaru garantēt, ka jūs vēl drīkstēsiet pieteikties klātienē, jo principā vietas ir praktiski jau aizņemtas. Un otra lieta, lai mēs parādītu mūsu valsts priekšstāvjiem, vīriem un sievām, ka tas ir svarīgi, un mēs saprotam, ka kodola enerģija ir uguns 2.0, un mēs to gribam. Es esmu izveidojis arī jaunu kustību vietnē manabalss.lv, ten arī kvadrātkods, bet jūs vienkārši varat aiziet uz manabalss.lv, pameklēt kodola enerģiju Latvijai un parakstīties par šādu iniciatīvu. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo visi politiķi, kas ir daudz maz profesionāli, principā
Viņi saka to, ko viņi uzskata, ka tauta grib. Un parasti, kad viņi redz, ka tauta to grib, viņi ir pat tik gudri, ka viņi saka, es jau sen tā teicu, tā teikt, līdzīgi kā ar to Ļeņina baļķa nesēju, kad tad pēkšņi tie baļķa nesēji sanāk tik milzīgi daudz, kad praktiski tik daudz ap vienu baļķi nemaz nevar salīst. Un mums ar šādu kustību būtu jāparāda, ka šie kodola enerģijas baļķa nesēji arī politikā sāk parādīties un aizstāv mūsu intereses un virzās uz priekšu. Jo nelaime tā, ka fosilā kurināmā industrijas ieaudzinātās bailes pret nedaudz lielāku radiāciju radījušas to, ka kodola enerģija ir daudz vairāk regulēta nekā medicīna un farmācija, nekā alkohola ražošana, nekā transports un sakari un tā tālāk. Un kamēr mēs to principiāli nemainīsim, un gaidāmajā konferencē vispār runās arī par to, kā varbūt varētu uzlabot likumdošanu, tad ideja ir tāda, kamēr valsts nepieņem skaidrus un gaišus likumus, kā kontrolējušās institūcijas zina, par ko iet runa, un viņas to kontrolēs un skatīsies un tam līdzīgi, neviens mums neļaus būvēt kodola reaktoru savā šķūnī, lai arī cik man ļoti to gribētos. Un tāpēc mums ir svarīgi, kad mēs parādam politikas veidotājiem, ka mēs to gribam, ka mēs to saprotam, mēs to uzskatām par vajadzīgu, lai mēs varētu iet uz priekšu. Un tad visbeidzot, papildu informāciju jūs varat gūt, sekojot man Twitterī vai sociālajā platformā X. Mans vārds tur ir Valdis Vitulins, kur O-burts ir aizstāts ar 0. Un manā mājaslapā odo.lv. Un kāpēc es esmu saņēmies šādu prezentāciju taisīt, ir tas, ka mēs strādājam Sabiedrības integrācijas fonda projekta tehnoloģiju zināšanas Latvijas nākotnē ietvaros, kurā mēs esam apņēmušies stāstīt par tehnoloģijām, lai veicinātu zināšanas un veicinātu labāku Latvijas nākotni. Nu, un tas tad man arī par šo pagaidām viss.